Raidījumā Biznesa attīstība uzzināsim par mūsdienu ražošanas iespējām, ielūkosimies izglītības un medicīnas nozarēs, aplūkosim pašmāju ražotājus, kā arī uzzināsim par būvniecības risinājumiem. Oferta Finance – biznesa kredītu brokeris veic visas nepieciešamās darbības finansējuma iegūšanai, palīdzot salīdzināt piedāvājumus un noved darījumu līdz noslēgtam līgumam. Uzņēmums rīko kampaņu nost ar lieliem kredītu procentiem. Kampaņa paredzēta, lai iedzīvotāji aizdomātos par esošajām kredītu procentu augstajām likmēm. Oferta Finance ir biznesa kredītu brokeris Latvijā. Mēs palīdzam uzņēmējiem piesaistīt labāko finansējumu no 38 finanšu iestādēm. Mēs ekonomējam laiku, vidēji 5 mēneši, samazinām likmes un izdarām tā, lai uzņēmums saņem labāko piedāvājumu tieši viņa biznesam Latvijā. Mēs strādājam tikai ar uzņēmumiem Latvijā, tie ir saimnieciskās darbības veicēji. Klienti pārstāv visas iespējamās nozares, sākot no lauksaimniekiem, mežsaimniecības ražotājiem, eksporta uzņēmējiem, pakalpojumu sniedzējiem. Ideāls klients ir apgrozījums sākot no 100 000 eiro. Ja ir iespējami ķīli, tad mēs varam piedāvāt no finansētājiem kredītu pret ķīlu. Mēs apkopojam 100 finanšu produktus vienā vietā. Un uzņēmēji vēršās pie mums, jo mēs tiešām vienkāršojam viņiem finansējumu piekļuvi. Uzņēmēja darbība ir izaicinoša. Katrs 13. cilvēks nodarbojas ar uzņēmēja darbību un katru dienu jādomā par pārdošanu, par cilvēku pieņemšanu darbā, par iepirkumiem, par uzņēmumu attīstību. Un tas uzņēmums, kas stāv uz vietas, viņam ir ļoti liels izredzes neizdzīvot, kā mums rāda statistika Eiropā. 92% biznesa bankrotē 5 gadu laikā. Un viens no iemesliem, ka trūks nauda. Otrs iemesls nav klienti. Un tā kā, lai būtu vairāk klienti, jātērē vairāk naudas reklāmai. Tātad ir vajadzīga nauda, lai audzētu savu biznesu. Otrs ir vajadzīga nauda attīstībā. Piemēram, ja man katru gadu ir peļņa 100 000, un es gribu nopirkt jaunas iekārtas, kas maksā 1 miljonu. Ar savu naudu man aizņems 10 gadi, kamēr es varēšu nopirkt tās iekārtas, uzbūvēt jaunu cehu un palielināt savu ražošanas jaudu. Bet ja es paņemu bankā kredītu, es varu ātrāk to visu realizēt un 2 gadu laikā jau iziet uz eksporta tirgiem. Uzņēmēji katru dienu redz tikai attīstības riskus. Ja es aizņemšos, būs riski. Jauns piegādātājs būs riski. Bet man ir jautājums, kas notiek tad, ja tu neattīsties? Konkurence tavā vietā var uzbūvēt to rūpnīcu un pārņemt tavu tirgu. Un tādā veidā tu būsi zaudētājs. Tā kā finansējums ir nepieciešams uzņēmumiem, lai augtu, un to mēs arī ikdienā darām. Mēs tiešām uzņēmējiem palīdzam atrast to labāko finansējumu, kas viņiem ir pieejams, pret ķīlu, bez ķīles. Mēs izveidojam finanšu stratēģiju. Mēs rūpējamies, lai uzņēmējs dabūtu to labāko piedāvājumu. Tirgū šobrīd, kas viņam ir pieejams, un mēs strādājam ekskluzīvi ar klientu. Viņš mums dod tiesības pārstāvēt viņa intereses visās finanšu iestādēs. Un tādā veidā viņš tiešām dabū vairākus piedāvājumus, starp ko salīdzināt un izvēlēties to labāko. Oferta Finance – numur 1 biznesa kredīta brokeris. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem. Aplanalp ir viens no lielākajiem uzņēmumiem, kas nodrošina pasaules ražotāju modernās tehnoloģijas metāla apstrādes jomā. Ilgadējā klātbūtne tirgū, sadarbība ar vadošiem darbgaldu ražotājiem, liela pieredze, daudzpusīgs piedāvājums padara Aplanalp pakalpojumus unikālus. CNC darbgaldi no vadošajiem ražotājiem, frēzēšanas, virpošanas, multifunkcionālās un elektriskās erozijas iekārtas. Šodien jūs esat ciemos pie mums Tech Industry izstādē Rīgā, mūsu standos, kuros šogad prezentējām daudz zināmu pasaules brendu darba apstrādes centrus, kas domāt metāla apstrādei un automatizācijas risinājums jūsu ražošanai. Piedāvājumā ir produkti, kas paredzēti gan plakanu virsmu, gan sfērisku formu apstrādei, dažādu izmēru virpas, frēzes, griešanas un elektroerozijas mašīnas. Mūsu piedāvājumā ir virpošanas centri, apstrādes centri, gan vertikālē, gan horizontālē. Tāpat arī piegādājam 5 apstrādes iekārtas. Esam noslēguši līgumu ar elektroerozijas iekārtu ražotāju Mitsubishi un Šveices tipa virpu ražotāju Tornus, par to, ka mēs pārstāvam viņus Baltijas valstīs. Protams, pie mūsu standā var arī redzēt Haas Automation iekārtas ar automatizāciju, ko mēs atvedām tieši parādīt Latvijā un Baltijā, lai cilvēki saprot, kas ir automatizācija, kur ir šie te ieguvumi un visu pārējos jautājumus, ko var atrisināt ar automatizācijas palīdzību. Mūsu iekārtas Latvijā izmanto uzņēmumu, kas ir ļoti zinām un populāri, kas ražo dronus, kas ražo robotus,
kas ražo optiku un daudz dažādas specifisku tehniku un tehnoloģijas. Šīs iekārtas ražo metāla apstrādes detaļas ar augstu precizitāti, lai nodrošinātu nepieciešamo viņu gala klientiem. Mūsu piegādātās iekārtas ražo pasaulē zinām brendi kā Tornos, Mitsubishi, Kitamura, Nakamura Tome, Haas Automation, Studer, slīpēšanas mašīnas un vēl dažādi pasaules ražotāji. Mūsu uzņēmums Ablanal tic nākotnē ar automatizāciju. Pateicoties iegūtajai pieredzei un komandai, kas sastāv no labākajiem profesionāļiem, uzņēmums nodrošina palīdzību, izvēloties jūsu vajadzībām vispiemērotāko darbgaldu, kā arī sniedz turpmākās konsultācijas, apmācības un procesa vadības ieviešanu. Ablanal Baltic – mūsdienīgi risinājumi metāla apstrādei. Profesionālā vidusskola Viktorija piedāvā 9 mācību programmas jauniešiem pēc 9. klases. Mums ir ļoti liels klāsts ar profesionālās izglītības programmām, radošiem jauniešiem, tādas programmas audiovizuālās, komunikācija dizains, grafiskais dizains, interjera dizains. Ļoti pieprasīta profesija ir video operators. Ir arī lietišķiem komerczinības, loģistika. Daudz jaunieši komunikatori vairāk nekā radošie un mākslinieki. Viņiem mēs piedāvājam viesmīlības pakalpojumu programmu, kura ir arī ļoti aktuāla šodien gan Latvijā, gan arī Eiropā. Pabeidzot šo skolu, uzreiz ir iespēja darboties, strādāt darbā, jo ir tas certifikāts, kad es pabeidzu šo profesiju, es tās pamatklases mācījies, plus arī Eiropas certifikāts, ka tu vari arī ārpus Latvijas darboties, strādāt tieši arī sfērās. Un, protams, ir pabeidzot šo 4 gadus, ir arī tas CV tik ļoti labi izaugs, ka tev ir kā reāli iespēja strādāt kaut kādās tieši darba sektorā. Šogad vidusskola ir izveidojusi mikrokvalifikācijas kursus. Mikrokvalifikācijas kursi ir ātrākais un efektīvākais veids, kā sagatavoties mūsdienu un nākotnes darba tirgumu. Šajā programmā iegūsi gan teorētiskās, gan praktiskās zināšanas, kas uzreiz būs pielietojamas tavā ikdienas darbā. Pat cik mūsu skolā mācās jaunieši pēc 9. klases, mēs tā kā nedavām līdz šim iespēju mācīties pēc 12. varbūt arī vecākiem, bērnu vecākiem. Šodien mēs piedāvājam mācības pieaugušiem mikrokvalifikācijas, kur īsā laikā var jebkurš izvēlēties sev profesiju un apgūt īsā laikā, ērtā laikā, vakari, brīvdienas var iegūt mikrokvalifikāciju. Mikrokvalifikācijas pašlaik tiek piedāvātas telpu iekārtošanā un dizaina veidošanā, kā arī spēļu izstrādē. Nāc un pārliecinies, ka mūsu draudzīgā vide ir tiešām piemērota tev. Atvērto durvju diena tuvākā būs 2. aprīlī. Mēs gaidām tevi! Profesionālā vidusskola Viktorija, jaunums mikrokvalifikācijas, pievienojies kursam un sāc savu ceļu uz jauniem panākumiem. Miega slimību centrs ir šaura profila privātklīnika ar multidisciplināru pieeju dažādu miega traucējumu ārstēšanai. Visbiežāk tie ir pacienti ar tādiem traucējumiem kā krākšana, miega apnoja un bezmiegs. Šogad klīnika ir ieguvusi jaunas plašākas telpas Skandu ielā 7 Imantā, kur ērti var nokļūt gan ar sabiedrisko transportu, gan ar automašīnu. Klīnikā konsultē ārsti ar lielu pieredzi tieši miega medicīnā. Miega slimību centrs piedāvā dažādu miega traucējumu diagnostiku un ārstēšanu kopš 2006. gada. Miega slimību centrs sniedz plašu spektru maksas pakalpojumu miega traucējumu jomā un tādus valsts apmaksātus pakalpojumus kā miega polisomnogrāfija, miega latentuma tests, miega poligrāfija, kapnogrāfija un asinsgāzu analīze. Miega polisomnogrāfija ir miega diagnostikas zelta standarts. Tā notiek klīnikas laboratorijā visas nakts garumā. Pacients ierodas uz klīniku vakarā, māsiņa pacientu sagaida, iepazīstina ar procedūras gaitu, piestiprina sensorus dažādu parametru fiksēšanai un pacients dodas gulēt. Visu nakti diagnostikas procesam no blakus kabineta seko līdzi miega māsiņa, kura savā ekrānā redz gan visus parametrus,
metrus, gan arī pašu pacientu caur speciālo infrasarkano kameru un dzird pacientu pateicoties kamerā iebūvētajam mikrofonam. Pateicoties vismodernākiem Vācijas ražotāja Lovenstein polisomnogrāfiem, pacients var arī sarunāties ar māsiņu, neizkāpjot no gultas. Ja ir nepieciešams veikt miega latentuma testu, tad tas notiek pa dienu. Telpa tiek aptumšota, pacientam tiek piestiprināti dažādus parametrus fiksējošie sensori un izmeklējums var sākties. Kapnogrāfijā ir izmeklējums, kad ir nepieciešams noteikt ogļskābās gāzes līmeni asinīs. Procedūra ir nesāpīga, jo notiek caur ādu, stiprinot speciālos sensorus uz auss lipiņas vai pieres. Ja pēc diagnostikas veikšanas ir nepieciešams uzsākt CPAP terapiju, tad pacientam tiek pielāgota terapijas iekārta ar masku un pacients dodas ārstēties mājās un miega slimību centra ārsti un māsiņas kontrolē terapiju ar telemetrijas palīdzību. Aizpildiet testu mājaslapā, noskaidrojiet savu risku un piesakieties uz vizīti pie klīnikas speciālistiem. Miega slimību centrs parūpēsies par jūsu miegu. Cēlumu pasaulē ir stādaudzētava, kur ikvienam ir iespēja atrast katrai gaumei viengadīgos stādus. Ineta pastāstīs vairāk par stādu audzēšanu un sezonā aktuālo. Mūsu pamatnodarbošanās ir viengadīgo puķu audzēšana sektajās platībās. Bez viengadīgajām puķiem mēs vēl audzējam dažādus dārzeņu stādus, garšaugus, arī ziemcietes, graudzāles un jau 4. gadu audzējam lielā daudzumā hortenzijas. Hortenzijas šķirnes mums jau ir pārpa 50. Un vēl bez tā mēs audzējam, ka beidzās visi tie stádi, mēs audzējam tomātus un gurķus, tieši pašus augļus. Un mūsu sezona sākās ar, var teikt, janvāri un beidzās ar novembri. Ar janvārī mēs sākam kurināt tulpes, un bišķi arī mēs audzinām grieztos ziedus. Mums ir tulpes priekš 8. marta, un tad mums ir lilijas, ko vairāk audzējam uz jūniju. Un tā ir tā mūsu pamatnodarbošanās. Viengadīgie puķu stádi, ar ko var pirmos stādīt laukā pavasarī, tās ir atraitnītes, jo tās no augstuma nebaidās, un tās ir, kas iztur arī salus. Pārējo neko nevar stādīt. Cilvēki grib stādīt jau viss, gan begonijas, solēnijas, var redzēt visu to plašo mūsu piedāvājumu, grib jau tagad stādīt, jo tikko siltās dienas uznāk, uzreiz gribās visu darīt, bet to nedrīkst darīt. Jāpagaida tomēr, kad beidzās salnas, visdrošākais jau ir māja otrā puse. Tad ir arī iekaramie podi, tie mums ir ļoti lielā izvēlē un dažādībā. Es varētu pat teikt, man liekas, mēs esam viena no lielākajiem iekaramo podu audzētājiem. Protams, vasaras puķis pēc tam mums nomaina jau rudens sortiments, tad jau ir krizantēmas virši, dažādas puķu kompozīcijas, arī dekoratīvie kāposti. To mēs arī noslēdzam, to sezonu. Mūsu stādus var iegādāties tikai pie mums audzētavā. Mēs pa tirgiem nebraucam, visi gribētāji brauc pie mums, jo tagad ir plašs klāsts, var paši staigāt, izvēlēties, jo visu to nevar aizvest uz tirgu. Tāpatās vasarā pie mums ir ļoti skaisti, it sevišķi skaisti mums ir augusta mēnesis, ka visa teritorija mums ir vienās ziedu kupenās, kompozīcijās un ziedošās hortenzijās. Un tad var vēl smelties iedvesmu sev nākamajam gadam. Cēlumu pasaule, lai mūsu dārzs vairo skaistumu. Bebra spēks ir meža gaļu ražotājs, kas uzsvaru liek uz bebra gaļu un kapsulu ražošanu. Produkciju klāstā ietilpst brieža aknu pastētes, sautēta brieža un bebra gaļa, kā arī bebra muskusa dziedzeru kapsulas. Uzņēmuma pamata izej materiāls ir bebrs, kurš tiek nomedīts humānā veidā Latvijas Republikā atļautajā medību termiņā. Viens no pamatlietām, ko mēs izmantojam, ir bebra muskusa dziedzers, kuru mēs samaļam un tālāk jau piedāvājam klientiem kapsulu veidā. Varam palepoties, ka esam Latvijā vienīgie, kuri ir oficiāli pārtikas veterinārā dienestā to piereģistrējuši. Varam pierādīt arī visa gala produktu pilnu izsekojamību.
Bebra muskusa dziedzeru kapsulas lietošana sen ir iecienīta tautas medicīnā. Kapsulu lietošana stiprina imunitāti, veicina rētu dzīšanu, palīdz onkoloģijas slimniekiem, lieto ginekoloģisko, uroloģisko un elpošanas sistēmu slimību ārstēšanā, sakārto asinsvadu un nervu sistēmu, ārstē psoriāzi un egzēmu, kā arī uzlabo vielmaiņu. Protams, no dzīvnieka blakus produkts arī ir gaļa, kuru mēs arī ar sadarbības partneriem jau konservētā veidā varam piedāvāt klientiem. Ir bebrs klasiskais, bebrs ar plūmēm un bebrs ar dzervenēm. Pats es esmu mednieks jau 20 gadus, un tieši bebra medības ar slazdošanu, kā humānu medīšanas veidu man aizrāva. Sakarā ar to viss pamazām arī sākās šis, pie kā mēs esam nonākuši tagad. Bebra gaļa ir ļoti uzturvērtīga, jo bebrs pats par sevi ir tikai zālēdājs. Bet ir jāuzmanās, statistika arī rāda to, ka bebra gaļā reti, bet ir konstatēta arī trihanela. Līdz ar to mēs bebru pirms izstrādājam, katrs bebrs tiek nogādāts uz bioru izmeklēšanai uz trihanelu. Un tikai tad mēs sākam nākamās darbības, lai nogādātu viņu pārtikas apritē. Tad piedāvājam standarta bebra konzervu, tad ir bebra konzerva ar plūmēm, bebra konzervi ar dzērvenēm, un šogad arī ar sadarbības partneri esam sākuši bebrus kūpināt un varam arī piedāvāt kūpinātu bebru. Bet ar to mūsu darbība nebeidzās. Esam arī šogad uzsākuši brieža produkcijas tirdzniecību, piedāvājam dažādu veidu kūpinājumu dēsas un arī brieža konzervus ar dažādām piedevām, kā piemēram ar dārzeņiem, ar tomātu mērci un ar pupiņām. Bet ejam uz izaugsmi, interesi par mums ir, esam vienmēr atvērti uz sadarbību ar jauniem klientiem. Bebra spēks, lai dabas spēks tiktu nodots jūsu veselībai. Biovida veids kanalizācijas un dziļurbumu izbūvi jebkurā vietā Latvijā. Šis risinājums ir paredzēts gan vasaras brīvdienu mājai, gan daudzdzīvokļu mājai līdz 50 cilvēkiem ikdienā, kā arī lielām noliktavām un mazām kafejnīcām. Kanalizācijas un ūdens apgādes risinājumi ļoti daudz dažādi. Potenciālam klientam es ieteiktu sazināties ar mums, pieteikt objektu apsekošanu. Kāds no mūsu kolēģiem atbrauc pie jums, jebkurā lietā Latvijā. Tas ir pilnīgi bez maksas. Atbraucam, izrunājam ar klientu gan esošu situāciju, gan vēlmes plānoto situāciju, kā no kurā gadījumā gan kanalizācijas, gan ūdensvada risinājumu. Un tad spēsim iedot konkrētu piedāvājumu, konkrētu cenu piedāvājumu un arī risinājumu jūsu situācijai. Bioloģiskā attīrīšanas iekārta ir mūsdienīgākā un videi draudzīgākā decentralizētā kanalizācijas sistēma, ja nav iespējams pieslēgties pie pilsētas kanalizācijas tīkla. Notekūdeņi tiek attīrīti līdz pa 98% un tos var novadīt notekgrāvī, nepiesārņojot apkārtējo vidi. Attīrītos notekūdeņus var arī uzkrāt atsevišķā tvertnē un tālāk izmantot dārza laistīšanai. Montāžas darbiem tiek nodrošināta 2 gadu garantija. Šodien esam atbraukuši uz Ķesteciemu. Klients izvēlējās ierīkot kanalizācijas sistēmu, lai varētu dzīvot tāpat kā lielpilsētā, jau visām ērtībām un tiešām baudīt brīvdienas šeit. Un šajā gadījumā mums nav īsti, kur novadīt attīrītos ūdeņus. Tā kā šeit būs infiltrācijas sistēma, kur tad attīrītos ūdens no pašas iekārtas novadīsim gruntī. Līdz ar to tad tā izvešana vairs nav tik aktuāla, tik regulāra, ja neskaidot reizi gadā būs jāveic iekārtai piespiedu apkalpošana. Mūsu gadījumā, teiksim, pēc jaudas personu skaita, ikdienas personu skaita lietojuma ziņā būs mazākā līdz 4 personām. Tā ir iekārta mazāko nominālo jaudu līdz 600 litriem diennaktī. Tā kā mazāks par šo nebūs. Lielāks arī varam piedāvāt. Ir arī dažādas viesmājas un lielākas ēkas, kur ikdienā ir daudz lielāks personu skaits, kas apdzīvo mītni. Tā kā tur vajadzēs diezgan lielāka iekārta, lai iekārta spētu attīrīt tos notekūdeņus. Biovida – rūpējies par vidi, kurā tu dzīvo. Cars Outlet LV plašā cenu diapazonā piedāvā vairāk kā 200 pārbaudītas automašīnas no Latvijas un Eiropas. Visas automašīnas var apskatīt platformā Cars Outlet LV, kā arī autocentrā uz vietas. Mēs esam uzņēmums Cars Outlet, kas nodarbojas ar auto uzpirkšanu, pārdošanu un maiņu. Automašīnu kategorijas mums ir visdažādākas, sākot no budžeta klases un beidzot jau ar premium klases automašīnām. Mums ir 2 plači blakus viens otram, iebraucot pie mums pa vārtiem iekšā,
kreisajā pusē ir automašīnas lētāks. Šeit ir mašīnas sākot no 2000 līdz 12 000. Šis ir mūsu otrais autoplats, kur cilvēks varēs atrast bišķi jaunāks un bišķi dārgāks automašīnas nekā pirmajā placī. Ja iegādājoties auto pie mums ir vairāk bonusi, pēc tam mums ir pārbaudītas automašīnas, mums ir arī savs autoservis. Mēs arī dodam garantiju uz motoru un uz kārbu. Cilvēks, iegādājoties automašīnu pie mums, var būt 100% pārliecināts, ka tā mašīna kalpos viņam ilgi un būs 100% labā tehniskā stāvoklī. Tad, kad automašīna nonāk pie mums, mēs veicam pilno diagnostiku, tā ir rītošā daļa, pārbaudam arī mašīnu ar kompjuteru, un tikai tad viņa jau tiek novietot autoplacī un tiek tirgota tālākajā lietošanā. Mašīnas mums ir tikai vietējās, tās ir mašīnas, kas ir eksploatētas jau Latvijā. Mums nav ievestas mašīnas. Respektīvi, jūs varēsiet sekot mašīnas vēsturē. Pēc CSDD datiem, vai arī pēc Car Vertical. Jā, to visu var pārbaudīt. Mašīnas mēs tirgojam lietotas, protams, ka būs kaut kādi vizuāli defektiņi, ja? Un mašīnas mēs netirgojam gadu vai 2 gadu vecs. Mēs tirgojam, mums ir arī 10 gadu vecas mašīnas, ir arī 5 gadu vecas mašīnas, un skaidrs, ka vizuāli, cilvēkam ir jāskatās pašam, ja? Bet vizuāli mums visas mašīnas plus mīnus ir labā stāvoklī, bez jau kādiem defektiem. Lai auto izvēles un iegādes process būtu maksimāli vienkāršs un ērts, klientiem ir tikai jāizvēlas savām vajadzībām atbilstošu auto, visas pārējās formalitātes nokārto Cars Outlet. Tātad uz vietas mums ir ap 130 mašīnām, viņas visu laiku rotē, mainās, un es domāju, ka cilvēks atbraucot pie mums noteikti atradīs sev piemērotu auto. Un auto klases mainās katru nedēļu. Katru nedēļu mums mainās ap 20 mašīnām noteikti. Cars Outlet veids gan auto reģistrāciju CSDD, gan sagatavo pirkuma dokumentus. Pēc pirkuma dokumenta parakstīšanas klients uzreiz var sēsties auto un doties ceļā. carsoutlet.lv – uzticami un pārbaudīti auto. Pastāsti, kas ir LZT, kādus produktus piedāvājat? LZT Latvija ir notekūdeņa attīrīšanas iekārtu izplatītājs Latvijā. Mēs pārstāvam uzņēmumu August, kas ir lietuviešu uzņēmums. Mēs nodarbojamies ar iekārtu tirzniecību, montāžu un to pēcapkalpošanu. Kādam nolūkam tiek izmantotas tieši šādu iekārtu risinājumi? Bioloģiskās attīrīšanas iekārtas ir paredzētas privātmājām, kurām nav iespējams pieslēgties pilsētas komunālajiem tīkliem. Tie var būt arī ne tikai privātmājas, bet arī uzņēmumi, viesunami, office ēkas. Uz cik cilvēkiem ir paredzēta viena, piemēram, šādu veidu iekārta? Šāda iekārta būs tieši 4 cilvēkiem paredzēta, bet mēs varam nodrošināt arī 100 cilvēku, 200 cilvēku attīrīšanas iekārtas visi pēc pieprasījuma. Un mūsu tas populārākais, protams, ir privātpersonā, 6 cilvēku ģimene. Cik bieži ir nepieciešams veikt apkopes šīm iekārtām? Šīm iekārtām pietiek apkopi veikt 1 reizi gadā. Mūsu meistars atbrauc, atpumpē liekās dūņas, izskalo iekārtu, noregulē un tiekamies pēc gada atkal. Pastāsti, kas šeit notiek par procesu? Jā, šeit ir šāda izstāsta bioloģiska attīrīšanas iekārta. Šeit ienāk visi notekūdeņi no mājām. Un šeit dūņu sekcijā jau dūņas, vai kā citi viņas sauc par baktērijām, sāk strādāt ar šiem notekūdeņiem. Rezultātā aerācijas zonā tiek piesātināts šie notekūdeņi ar skābekli, viņi nosēž, un šeit viduscentrā rodās tīrais attīrītais ūdens, kas pa cauruli aiziet prom uz vai nu grāvi, vai nu upēm, vai filtrēšanās laukiem. Šī ir bioloģiska attīrīšanas iekārta līdz 4 cilvēkiem ar konus vāku, lai dārzā būtu smuks, maziņš zaļš vāds. Šis ir mūsu viens no jaunākajiem produktiem. Šis ir ar automātisko regulāciju, kur mēs noņemam cilvēku kļūdu regulēšanai iekārtai. Šīs iekārtas ir dažāda izmēra. Vismazākā iekārta ir paredzēta līdz 4 patstāvīgi dzīvošiem cilvēkiem ar 0,6 kubi diennaktī maksimālo noslogojumu. Labi, tad iesim paskatīties, kā slācītim vēderā. Jā, šāda izstāsta attīrīšanas iekārta ar mazo šauro vāku. Viņam ir viegli piekļūt klāt, lai veiktu attīrīšanas iekārtai apkops. Viss ir viegli apkopjams un iztīrams. Tad, kad iekārta tiek iemontēta, viņa tiek piepildīta pilna ar ūdeni un ielaista ar baktērijām, lai notiktu uzreiz attīrīšanas process pirmajā dienā. Un līdz ko jūs uzstādat, viņa uzreiz sāk darboties un viņa nekad neapstājās? Jā, tad uzstādot attīrīšanas iekārtu, mēs viņu piepildam ar baktēriju un reiz gadā tiekamies uz apkopīti. Ja jums ir nepieciešama bioloģiska attīrīšanas iekārta, tad droši sazinieties ar mums mājaslapā vai telefoniski, un mēs veiksim apsekošanu jūsu objektā bez maksas.
LZT Latvija – iekārtu projektēšana, izbūve un apkalpošana. AB Tāle piedāvā diennakts konsultācijas un palīdzību, pilna spektra apbedīšanas pakalpojumus, tā skaitā kremāciju un repatriāciju, kā arī kvalitatīvus apbedīšanas piederumus un ceremoniju organizēšanu. AB Tāle – uzticamība un cieņa jau 25 gadus. Maitec Baltic specializējas programmatūras risinājumu izstrādē, koka konstrukciju projektēšanai, kā arī piegādā tērauda savienotāju produktus, uzņēmuma pārsegumu un jumtu sistēmām. Maitec Baltic – programmatūras risinājumu izstrāde. Innovat – uzņēmums ar energoefektīviem risinājumiem. Piedāvā iegādāties preces mazumtirdzniecībā un vairumtirdzniecībā, kā arī īsteno ilgspējīgus pasākumus un piedāvā inovatīvus saules enerģijas risinājumus. Innovat – jūsu ideja, mūsu izpildījums. Alpine SIP ir mērķtiecīgs ģimenes uzņēmums, kas projektē, ražo un veic SIP paneļu piegriešanu pēc klienta vajadzībām. Paneļu izgatavošanā tiek izmantoti tikai labākie materiāli. Darbi tiek veikti kontrolētā temperatūrā un klimatā, kas nodrošina ražotā produkta kvalitātes atbilstību. Alpine SIP – moderna un efektīva būvniecības tehnoloģija.